Un tā stāsts ir par atbalstu inovācijām un uzņēmumu izaugsmai, pieejamās programmas un uzņēmēju pieredzes stāsti. Un šeit mums būs 4 uzrunas. Sāksim mēs ar Altuma atbalsta programmu uzņēmējiem, tad sekos Lija atbalsts uzņēmumu attīstībai, ļoti konkrētas lietas, ko jūs varat izmantot, tad arī 2 uzņēmēju pieredzes stāsti, kādas programmas viņi ir izmantojuši, kas bija jāņem vērā, kādas ir ietekmējuši viņu darba rezultātus. Un varbūt arī kāds triks vai knifs, kas arī jums varētu noderēt gan skatītājiem šeit klātienē, gan arī attālināti. Ja paši runātāji atstās laiku, mums ir paredzēts laiks arī jautājumiem, tā kā droši drīkst celt arī rokas un uzdot jautājumus. Runātājiem viens otram arī droši drīkst uzdot jautājumus, jā. Un tā, sāksim mēs par finansējumu digitalizācijai, energoefektivitātes risinājumiem, MBU izaugsmai, mazo video uzņēmumu izaugsmai un jaunajiem uzņēmējiem. Altuma atbalsts tava biznesa attīstībai un Altuma Zemgales reģiona vadītāja vietnieks Edgars Mekšs ir mūsu pirmais viesis. Edgar, lūdzu, redz, kur šeit ir mikrofons, šeit ir klikeris un aiziet. Lūdzu, visu rūpīgi pieraksta. Ja? Prieks būt šeit, klātienē, un man vienmēr ir paticis piedalīties šādos pasākumos un stāstīt par to, ko Altums piedāvā, un vēl vairāk patīk šīs diskusijas, kas notiek pēc tam, kad jau konkrēti par konkrētiem jautājumiem, tāpēc vēlreiz aicināšu uzdot jautājumus, ja tādi būs. Ikdienā mans darbs saistīts tieši ar projektu vadību, strādāju tieši ar klientiem ļoti dažādās plašās nozarēs, teiksim, gan kokapstrāde, metāla apstrāde, lauksaimniecība. Un, ja mēs runājam tieši par šo uzņēmumu izaugsmi un kā tad klientiem šobrīd tā visa saimnieciskā darbība notiek, ir bijis tā, kad realizējam vienu projektu iespaidīgu, teiksim, un klients saka, nu, pagaidām nē, es stopēju un atliekam, paiet kaut kāds periods, ir zvans no klienta, Edgar, ir jauns risinājums, laiks iet līdzi, nestāv, viss mainās, jā, tātad mākslīgais intelekts, robotizācija, automatizācija un tā tālāk. Tas viss attiecīgi saistās ar uzņēmuma tālāku izaugsmi, produkcijas apjomu palielināšanu, pašizmaksas samazināšanu un tā tālāk. Līdz ar to mēs ejam tam visam līdzi šim laikam un piedāvājam visdažādākos risinājumus šo ieceru un ideju realizācijai. Bet slaids sākas ar kredītu garantijām. Kāpēc? Jo finansējuma nepieciešamības gadījumā pirmais stāsts ir tas, ka pēc būtības jāiet uz banku. Tā ir mātes banka, kur klients strādā. Tātad skatāmies uz to, ko piedāvā banka. Un tie risinājumi ir pietiekami labi. Un jāatcerās, ka ir iespējas saņemt šo kredītu garantiju līdz 80% no šī aizdevuma summas. Un, ja mēs skatāmies tālāk jau uz tiešā finansējuma iespējām Altumā, tad tie jaunumi, kas varbūt klienti arī bieži uzdot jautājumus, kaut kur nav dzirdējuši un tā tālāk, tad mēs esam atvieglojuši prasības un tam, kā uzņemties šīs saistības līdz 100,000 eiro. Jā, tātad pēc būtības ar komercķīlas nodrošinājumu arī jaunam uzņēmumam un īpašnieka galvojumu 10% apmērā, jā, tātad ir iespējas saņemt šo aizdevumu. Un varbūt mazākos projektos šī summa ir pietiekami ievērojama un klients nesaskaras ar kaut kādām prasībām attiecībā uz nodrošinājumu un tā tālāk. Un gribu teikt, ka šobrīd tas ir ļoti pieprasīts un projektu un pieteikumu tiešām ir daudz. Un skatoties tālāk, nākamais solis tieši par biznesa uzsācējiem. Projektu realizācija ir šis aizdevums līdz 250,000 eiro, un no mūsu puses ir, protams, atvieglotas prasības uz nodrošinājumu. Jāatcerās, ka no līdzdalības puses mēs skatītos uz 10%, ja, un ir šie jautājumi, dažkārt klienti pārprot, ja mēs varam skatīties gan uz jaunām, gan uz lietotām iekārtām. Ja, ja mēs skatāmies klasiskajās programmās, kur nav šīs kapitāla atlaides, tad mēs varam finansēt gan jaunas, gan lietotas iekārtas.
Mazie aizdevumi lauku teritorijās. Programma sasaucas kaut kur ar starta programmu. Vienīga atšķirība, ka šeit nav uzņēmuma vecuma ierobežojuma. Jā. Mēs skatāmies tieši pret apgrozījumu, jā, šo te uzņēmumu. Un šī programma arī ir mazākiem, teiksim, uzņēmumiem un investīcijām līdz 250 000 eiro. Ja, ja paskatāmies uz termiņiem, tad nekustamā īpašuma iegāde, būvniecība un tā tālāk mēs finansētu līdz 15 gadiem, lietotu iekārtu iegāde 5 gadi un jaunas iekārtas un viss kaut kas ar to saistīts, tehnika, tie būtu 7 gadi. Ja mēs skatāmies tālāk un plašāk uz maziem vidējiem uzņēmumiem, tad ir šie aizdevumi jau līdz 5 miljonu eiro. Un šeit apgrozāmiem līdzekļiem līdz 1 miljonam eiro tieši tāpat atvieglotas prasības uz nodrošinājumu un līdzdalību. Par apgrozāmiem līdzekļiem runājot, kāpēc tieši arī ikdienā es saskaros ar klientiem, kāpēc izmanto šo te apgrozāmo līdzekļu programmu atšķirības starp bankas kredītlīniju un mūsu apgrozāmajiem līdzekļiem, kas uzņēmējiem patīk, ir tas, ka mēs to iekļaujam laika grafikā. Un, piemēram, faktiski mēs varam dot pat līdz 5 gadiem apgrozāmos līdzekļus. Ikdienā tie būtu kaut kādi 2-3 gadi, ko klienti izmanto. Un šajā periodā viņi arī nodzēš visu šo aizdevuma pamatsumu. Un situācija, piemēram, kad ir viena aizdevuma līdzekļa programma, tas neizslēdz iespēju, ka pēc gada, piemēram, klientam augot, teiksim, apjomiem un vajadzībām pēc izejvielām vai vēl kaut kā tā, viņš var izmantot arī otru aizdevumu apgrozāmo līdzekļu iegādai, un tā absolūti nav nekāda problēma. Būtisks atvieglojums un pretīm nākšana klientiem šobrīd ir tas, kad mēs aizdevumus piedāvājam MVU programmā no 2,5%. Plus Eiribors, kur mēs uz 18 mēnešiem nepiemērojam Eiribor likmi, pieņemot to, ka pie šīta likmju kāpuma tas ir papildus sloks uzņēmējiem, tātad jauniem aizdevumiem, investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem pēc būtības uz 18 mēnešiem ir iespējas saņemt uz 2,5% šo te likmi, kas ir ļoti pievilcīga un varbūt arī tāpēc klienti bieži zvana un, teiksim, izmanto šīs te iespējas. Nedaudz atejot no maziem vidējiem uzņēmumiem, faktiski tā būtu nelauksaimniecība, es gribētu arī pieminēt, par cik, teiksim, klausītāju loks ir plašs. Tātad arī runājot par lauksaimnieku, atcerēsimies, ka ir zemes iegādes programma arī lauksaimniekiem līdz 30 gadiem un ar aizdevumu summu līdz 1 miljonam eiro, kur kā nodrošinājums kalpo šī te pati iegādājumā lauksaimniecībā zeme. Mēs pat tur neprasām līdzdalību, tātad faktiski, ja klientam ir vajadzīga nopirkt šo te zemi, un gribu teikt, ka tie zvani ir pietiekami aktīvi, tātad tās ir pamatā varbūt kaut kur nomas zemes izpirkšanas, kaut kādam ir atsevišķos gadījumos ir šī te paplašināšanās, tātad šo te zemes programmu ir iespējams aizvien izmantot, viņa ir pieejama, un sasaistoties ar šo lauksaimniecības nozari, atcerēties vēl varētu, kad ir reversā zemes noma situācijās, kad ir nepieciešams varbūt finansējums situācijā, kad nav padivusies raža vai ir kaut kādas vajadzības pēc kaut kādu parādu dzēšanas vai vēl kaut kā. Tātad ir viens no risinājumiem ir šī reversā zemes noma uz 5 gadiem. Tātad klients saņem nepieciešamos aizdevumu līdzekļus un 5 gadu laikā viņam jāsakārto šīta savas finanses, sava naudas plūsma. Ja? Tā pieteikšanās, gribu teikt, reversajā zemes nomā ir ļoti vienkārša. Ieejot mūsu Alta mājaslapā zem zemes fonda sadaļas, tas prasa burtiski 3-5 minūtes aizpildīt un iesniegt un saņemt šo te informāciju par to, kāda summa tad ir pieejama. Tālāk šis te jaunums, šīs te mūsu jaunās programmas, gan energoefektivitāte, gan digitalizācija,
Ir bijušas vairākas prezentācijas, un par cik man laiks ir ierobežots, tad es iešu, teiksim tā, ļoti ātri pāri šim te visām jomām. Tad pēc būtības viss, kas saistīs ar kaut kādām inovācijām, energo risinājumiem, primārās enerģijas ietaupījumiem, atjaunojumiem resursiem un tā tālāk, elektroauto iegādi, jāatcerās, ir vajadzība, paskatāmies autumu virzienā, jo tur mēs saņemam gan aizdevumu uz atvieglotiem nosacījumiem, gan pret nodrošinājumu līdzdalību un procentu likmēm, gan vēl papildus kapitāla atlaidi. 30%, teiksim, energo efektivitātes programmā no šīm te attiecināmajām izmaksām, un 35% būs tālāk šajā digitalizācijas programmā. Galvenā atšķirība ir tas, ka šīs programmas var izmantot šīs izslēgtās nozares, tad pamatā lauksaimnieki uz viņām nekvalificējas. Jā, tātad visi pārējie uzņēmumi pakalpojumu sniedzēji, atceraties, kad ir šīs te programmas, jā, tātad, un gribu teikt, ka tā vajadzība, gan pēc energo risinājumiem, gan piemēram, esam finansējuši kaut lai saprastu mežstrādes nozarē jaunas šķeldotāju iegāda digitalizācijas programmā. Ja? Tā, tas arī viss iet un jāiet runa par kaut kādu šo te ideju, vai man derēs vai nederēs, es teiktu, ir vērts uzzvanīt uz Altumu un painteresēties. Varbūt, ka ja es to tāpat gribu risināt, kāpēc, lai es nesaņemtu šo te grantu 35% atpakaļ. Ja? Un kā pēdējā ir šī sociālās uzņēmējdarbības programma ar grantiem, jā, varbūt, ka tā kāds tomēr izmanto un darbojas šajā sociālās uzņēmējdarbības sfērā, tad aicinu iepazīties, jā, un pēc iespējas izmantot. Par to, kā tad mēs saņemam, tātad visa informācija un pieteikšanās ir elektroniski, informācija par programmām ir Altum.lv, elektroniska pieteikšanās, pieteikuma iesniegšana, mans Altum.lv, jebkurā gadījumā arī esam pieejami klātienē. Labprāt gaidīsim jūs reģionālajos centros, varam arī pa telefonu vai videokonferencē. Vienmēr esam atvērti uz sadarbību un konsultāciju. Paldies! Paldies, Edgars. Šis bija absolūti efektīvi. Absolūti efektīvi. Drīkst arī aplaudēt, jā. Galu galā saņemties nav viegli. Mums ir iespēja arī uzdot jautājumus šeit arī klātesošiem. Uzņēmēji ir ļoti aktīvi, nekavējoties. Turklāt tādi, kas jau paši darbojas šajā jomā. Super, baigi vērtīgā un foršā ātrā prezentācija, bet man ir jautājums par, ja es kā uzņēmējs eju uz digitalizācijas programmu, vai man nav jāiet pie savas Komercbankas no sākuma jāprasa aizdevums? Un atteikuma gadījumā tikai jāiet pie jums? Obligāts atteikums nav no Komercbankas. Jā. Tur jums jāskatās, ja jums ir saistības pret Komercbanku, piemēram, ir aktīvs līgums, kurā ir rakstīts, ka bez Komercbankas piekrišanas jūs nedrīkstat uzņemties jaunas saistības, tad obligāti, lai nerastos problēmas nākotnē, būtu jāiet pie bankas, jā, un jāmeklē tad risinājumi, vai finansējat kopā ar banku, vai arī, teiksim, ir tikai uz Altumu, tas ir tad individuāli jāskatās. Bet, ja nav saistību, tad jūs varat patiešām nākt uz Altumu. Parunājot arī nedaudz par riskiem un par reverso zemes nomu. Kāds ir neatgūtās reversās zemes nomas procents? Cik daudz tomēr 5 gados nespēja sakārtot visas tās lietas un tā zeme paliek jūsu rīcībā? Es pats nestrādāju, teiksim, zemes fondā, jā, bet man nav, teiksim, par šo te reģionu, kur es strādāju, teiksim, Jēkabpils, Jelgava, ja, kad būtu šādas situācijas, jo mēs ar klientiem vienmēr cenšamies atrast šo te risinājumu arī pēc 5 gadiem. Un šobrīd ir viena no iespējām, ja tomēr klients nespēja atrisināt, tad mums ir vienu reizi mēs varam viņu refinansēt caur zemes aizdevumu. Ja? Ja viņam finanses izvelk tā, tad mēs viņu nekad necentīsimies utrupēt. Jums nav vēlēšanās kļūt par lielākajiem zemes īpašniekiem reģionā, ja? Skaidrs, labi. Kas ir galvenie mīti, ar kuriem jūs saskaraties, runājot par inovācijām un uzņēmumu izaugsmi? Kas ir dīvainākais, ko jūs esat dzirdējuši no uzņēmējiem, kāpēc, piemēram, uz viņu tas neatiecas, vai arī ko viņi no jums sagaida, un jūs sakat, ka pilnīgi garām?
Gribu teikt, ka tas nemīdz, bet tas, ko es stāstīju, varbūt liekas, ka ir ļoti saldi un pārāk saldi. Ja? Kur tad ir mūsu interese? Tas pats, ko teici, kad varbūt gribam kļūt lielākie un izūtrūpēt. Ne? Faktiski tas, kas jālauž, kad mēs esam tā kā atbalsta institūcija, un ja mums ir šādi atbalsta instrumenti, tālākas intereses par to, kā vien veicināt uzņēmumu attīstību, mums nav. Ja tā likme ir arī, teiksim, stāsts par to, kad mēs runājam par šo te likmi, piemēram, digitalizācija 2,5%, tu viņam klientam izstāsti vienreiz, un kur tad ir Eiribors? Un mēs sakam, nav šie Eiri. Kā? Nē, tas nevar būt. Tad, tāds ir drīzāk, ka tas liekas pārāk kaut kur tiešām. Viņam jānotic, ka jūs neesat banka, bet atbalsta instruments. Tieši tā, mēs esam atbalsta instruments. Un lai veicinātu kaut kādus pasākumus, varbūt, ja viņš šaubās, vai viņam ir vērts pirkt jaunu iekārtu vai nav vērts pirkt jaunu iekārtu, kas viņam, teiksim, cels darba ražīgumu un varbūt kaut kur risinās, ko es dzirdēju iepriekšējā arī šīs darba spēka problēmas, tad ar 2,5% un 35% atbalstu, varbūt šis paliek jau pavisam interesanti. Vai cilvēki tic, ka viņu darbs kļūs efektīvāks un izdevumi attiecīgi ar laiku samazināsies pēc tam, kad viss strādās? Tieši pateicoties digitalizācijai un inovācijām. Tie, kas ir pamēģinājuši, tam noteikti tic un, teiksim, tos projektus, ko es esmu realizējis, un tagad es esmu klients, ir realizējis, mēs esam finansējuši, un pārunājot, viņš saka, man jau ir nākošais galvā. Es redzu, kur man ir atkal nākamā vajadzība, es redzu, kā tas strādā, vai tā programma vēl ir pieejama, es noteikti gatavoju jaunu pieteikumu. Tā kā ir jāvar sevi pārvarēt, izmēģināt, jo tās tehnoloģijas tiešām strādā un tie risinājumi ir ļoti plaši. Vēl kāds jautājums, lūdzu? Jep. Jā, ir jautājums par programmu. Man bieži vien arī klienti uzdot to energoefektivitātes aizdevums ar kapitāla atlaidi. Tagad jau atvērta jauna programma, viņa diezgan uz īsu periodu atvērās un tad jau aizvērta. Un bieži vien vienkārši klienti nevar paspēt iesniegt. Līdz ar to, vai ir kaut kāda informācija, vai tā programma vēl turpinās? Vai viņa vēl būs nākamā kārta, vai cik ilgas, cik kārtas varat vēl gaidīt? Kārtas būs atkarīgas no tā, cik ir tad pieejams šis te finansējums. Es esmu dzirdējis par to, ka viņa varbūt būs tas, kas būs paliks, tad viņa būs atvērta un tad visu laiku varēs pieteikties, kā pie mums, teiksim, digitalizācijā. Bet tas būs atkarīgs no šī te finansējuma, kā mēs pārskatīsim, cik būs pieteikušies šie klienti. Es pēc tās informācijas, kas bija uz pēdējo kārtu, tur nebija nekādu ierobežojumu, un tie, kas pieteicās, es domāju, tur visu finansējumu saņems. Tā kā jāseko vienkārši informācija mājaslapā, un ja klients ir domājis tātad iet uz šo digitalizāciju, energoefektivitātes programmu, dokumentu pakete jau no tā nemainās. Tad, ja tu nepaspēji uz iepriekšējo kārtu, tev ir pakete, atverās programma, uzreiz sniedz iekšā. Viss, tur nav jautājumu. Tad, ja tu mēnesī tu netrāvi darba daudz, tad ir dokumenti, atvērās, pazvaniet konsultantam uz Altumu, uzjautājiet, vai, teiksim, manas koordinātas droši var uzzvanīt, un es atbildēšu daudz precīzāk. Labi, vēl kāds jautājums? Paldies! Edgars Mekšs, Altuma Zemgales reģiona vadītāja vietnieks. Paldies. Ja pēkšņi mums paliek laiks, mēs būsim priecīgi dzirdēt arī varbūt kādus papildu jautājumus, ja tāda radīsies arī pēc pāriem runātājiem. Nākamais aicināšu runāt LIA klientu apkalpošanas nodaļas vadītāju Ilga Maļina. LIA atbalsts uzņēmumu attīstībai. Ilga, tad, lai tev izdodas. Ja jums ir jautājumi, atkal pirmkārt svarīgākais ir, kas vai kāds konkrēts labums jums ir no šīs prezentācijas, un nākamais, protams, kur vērsties, kam jāzvana. Aiziet! Jā, labdien visiem! Prieks jūs satikt, gan klātienē, gan attālināti. Es pastāstīšu par Latvijas Investīciju attīstības aģentūras atbalsta programmām. Tātad tas, ko mēs administrējam, ir arī Eiropas fondu programmas, līdzīgi kā Altum, bet mēs izsniedzam grantus. Tad, ko tas nozīmē? Grants nozīmē to, ka jūs tātad sākumā iesniedzat projektu, mēs izvērtējam, apstiprinam, noslēdzam līgumu, un tad, kad projekts ir veiksmīgi realizēts, jūs iesniedzat atskaiti, mēs izvērtējam, un tad izmaksājam šo konkrēto summu, kas saucās grants.
Savukārt ir atsevišķas programmas, kur mēs organizējam dažādus pasākumus. Nu, piemēram, tagad nesen bija arī valsts vizīte uz Amerikas Savienotajām valstīm, tad ir dažādas apmācības, par vienu no plānotajām programmām arī šodien nedaudz pastāstīšu. Un arī katrā programmā jau ir konkrēti nosacījumi. Kurš var pieteikties, cik daudz tad var saņemt, realizējot projektu, vai tie būs 100%, vai tie būs 30%. Tas ir tātad katrā programmā atsevišķi noteikts, un ja ir interese par kādu no šīm programmām, tad jums pavisam noteikti ir jāapmeklē mūsu portāls business.go.lv, angļu valodā rakstās, un attiecīgi tajā portālā ir gan visa informācija par programmām, gan arī pieteikšanās. Tātad nav vairs projektu iesniegšana caur e-pastu, nav projektu iesniegšana papīra formātā, tātad viss ir digitalizēts, ir konkrētas formas, kuras ir jāizpilda online, un attiecīgi mēs tad arī izvērtējam un sniedzam atbildi klientam caur šo portālu. Šajā slaidā jūs redzat, ka mēs lielākoties strādājam ar maziem vidējiem komersantiem. Lielie komersanti uz šobrīd var pieteikties tikai vienā programmā atbalsta procesu digitalizācijai, bet maziem vidējiem komersantiem ir vesela virkne ar programmām, kas ir pieejama. Un atgādināšu, ka mazais vidējais komersants tas ir, kad kopā ar saistītajiem darbinieku skaits nepārsniedz 250, bet ir vēl arī citi kritēriji, bet primārais ir šis darbinieku skaits. Un tad ātri iziešu cauri šiem slaidiem, lai jūs saprastu šos virzienus, kā mēs tad jums varam palīdzēt. Un kas vēl ir ļoti svarīgi, projekta īstenošanas nozare. Arī katrā programmā ir jau savi nosacījumi, bet kopumā mēs orientējamies uz apstrādes rūpniecību, tātad uz ražotājiem. Plus arī pakalpojumu sniedzēji ir mūsu klienti. Jo, piemēram, atbalstu lauksaimniekiem sniedz, protams, lauku atbalsta dienests, un mums tikai dažās programmās ir kaut kur nelielas iespējas saņemt atbalstu. Un ļoti sena programma, ko administrē LIA, ir atbalsts eksportam. Šeit ir vesela virkne ar dažādiem atbalsta instrumentiem. Te mēs izsniedzam gan grantus, gan organizējam seminārus, gan kopā ar klientiem dodamies un organizējam nacionālos stendus dažādās izstādēs ārvalstīs. Tā ka šeit, ja uzņēmums tātad darbojas, ir jau bijis apgrozījums iepriekšējā gadā, tad var izmantot šo grantu sadaļu, kur var saņemt 60% no dažādām aktivitātēm, kas tiek īstenotas. Arī uz eksportu ir vērsta šī programma, kas saucās Startautisku sporta pasākumu un starptautisku izstāžu organizēšana. Doma ir, kad uz Latviju tiek aicināti ārvalstnieki, kuri šeit pavada laiku, attiecīgi tērē naudu Latvijā, un pasākumam ir jābūt vismaz 2 dienas, un ir jābūt uz šo pasākumu vismaz 500 ārvalstniekiem. Jā, un arī mēs esam ne tikai šeit Latvijā, mēs esam visā pasaulē. LIA ir pārstāvniecības ārvalstīs, un kolēģi strādā visā pasaulē. Un arī esam visā Latvijā. Latvijā mums agrāk, jūs zinājāt, tādu nosaukumu biznesa inkubātori, tad no šī gada mēs esam LIA pārstāvniecības Latvijā, tad visas konsultācijas un klientu apkalpošana ir pieejama visā Latvijā. Jā, un tāda programma biznesa uzsācējiem vai tādam, kurš ir jau sācis kaut ko darīt, bet nav vecāks par 5 gadiem, ir inkubācijas programma. Un vēl līdz 30. septembrim var paspēt pieteikties šajā programmā. Un te ir programma, kur arī var grantus saņemt. Tad pirms inkubācijas sadaļā savukārt varēs pieteikties komersanti, kuriem biznesa ideja vēl nav tik gatava, bet ir nepieciešamas apmācības. Tur granti nebūs, bet būs tieši šīs apmācības. Un savukārt tikko noslēdzās fiziskām personām konkursu ideju kauss, kur tiek sniegtas gan apmācības, gan arī beigās ir balvas. Jā, un šajā slaidā jūs redzat tās jomas, uz kurām mēs orientējamies. Tās ir tās viedās specializācijas stratēģijas jomas, un tā ir biomedicīna, bioekonomika, viedā enerģētika, viedie materiāli un IKT. Un, ja mēs jau šīs dienas diskusijas pamatā ir vārds inovācijas, un inovācijas mēs atbalstam inovāciju voucheru programmā, ja uzņēmums grib attīstīt kādu jaunu produktu un pēc tam komercializēt, ja pārdot tirgu, tad šīs inovācijas tiek atbalstītas vouchera veidā, un viena jauna produkta izstrādē var saņemt līdz pat 25 000 eiro.
atbalstam arī jaunu uzņēmumus. Šeit ir atbalsts nodokļu atvieglojumi un augsti kvalificētu darbinieku piesaistei. Un jau iepriekš arī tika runāts par atbalstu procesu digitalizācijai, tad arī aģentūra ir šāda programma. Un šī programma šobrīd ir patiešām ļoti, ļoti pievilcīga. Atbalsta intensitāte ir 100% līdz projektiem līdz 10 000, un te var arī 100% arī dabūt gandrīz 10 000. Un šeit ir runa par komersanta iekšējo procesu digitalizēšanu, attiecīgi dažādu iekšējo sistēmu, ieviešana, mājaslapas izstrāde, iekārtu iegāde kopā ar programmatūru, un šo programmu ieviešam kopā ar Eiropas Digitālo inovācijas centru, tieši ar IT klāsteri. Attiecīgi tad, kad uzņēmums saņem šo ceļakarti no Edits, tad dodas pie mums un iesniedz projektu un realizē. Un tā programma, kuru mēs plānojam šobrīd oktobrī atvērt, te mēs nedosim grantus, bet piedāvāsim apmācības klientiem, maziem vidējiem komersantiem. Tātad apmācības ir mini MBA kurs inovāciju vadība, un apmācības būs angļu valodā, un programma paredzēta tiem tādiem vadības līmeņa darbiniekiem, kuri plāno strādāt vai ievieš jau inovācijas uzņēmumā. Un šo mēs programmu plānojam tuvākā laikā izsludināt. Jā, un šeit ir tātad, šis mūsu portāls. Aicinu pievienoties. Ir iespēja arī pierakstīties LIA jaunumiem caur šo portālu un katru nedēļu saņemt informāciju no jums. Un, protams, arī var rakstīt uz e-pasta jautājumu@lia.gov.lv. Paldies! Bet tagad aplaudējam tā, ka nevis jums bail, ka jūs sadzirdēs, bet otrādi. Tā, lai jūs sadzird, lūdzu. Ja? Paldies. Ļoti atbildīga uzstāšanās gal galā, vai ne? Jo tik daudz varētu rasties jautājumu. Viens no jautājumiem ir, vai ņemot vērā to, ka šīs lietas, piemēram, sēžu, es skaitos laikam mazais vidējais uzņēmējs, un es tagad sēžu, domāju, pāc, to varētu izdarīt, bet es nekad neesmu pie jums vērsies, man nav nejausmas, kā to darīt, un es domāju, jā, bet diez vai man kāds kaut ko dos, man tāpat iet labi. Cik slikti jāiet, lai pie jums vērstos? Bet vienmēr var labāk būt. Jā. Un ar šādu domu, jo līdzīgi jau kā iepriekš teica, tie, kas tā kā vienreiz iziet šim visam procesam, viņiem tā drosme arī rodas. Un tad viņi redz, jā, tajā programmā es varētu izdarīt to, tajā to, un arī gala rezultātā arī kādu jaunu produktu izstrādāt, kuru pēc tam var ieviest tirgu un pārdot. Jā, tad es piekrītu, ka ir šis birokrātiskais ceļš, kas ir jāaiziet, bet rezultātā, rodas pārliecība, drosme un arī, protams, arī šie finansiālie iegūmi. Vai ir kādi jautājumi, lūdzu? Jā, tā, pēc kārtas. Jā, labdien, Māris Ķekava. 2 jautājumi. Eksporta aktivitāte. Kam viņš ir paredzēts, jo mazie uzņēmēji tur netiek iekšā? Ir tātad, no šī gada, no pagājušā gada šajā programmā tika samazināta mērķa auditorija, ņemot vērā, ka iepriekš programma bija ļoti plaša un naudas visiem nepietika. Attiecīgi tika ieviesta sistēma, ka pirmām kārtām programmā var pieteikties uzņēmumi, kuri iepriekšējā gadā, kuriem jau bija apgrozījums. Tātad, attiecīgi, šis atbalsta apjoms ir piesaistīts iepriekšējā gada apgrozījumam, un plus papildus arī, lai zināmā mērā arī samazinātu šo mērķa auditoriju, un šis finansējums aizietu tiem uzņēmumiem, kas reāli darbojas, nevis tādi, kas ir tikko sākuši savu darbu. Attiecīgi ir tāda vērtēšanas sistēma ar kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, un ir jāsavāc 9 punkti. Jā, bet vai jūs apskatījāties tos kritērijus? Jā. Mazais uzņēmējs tur var tikt iekšā? Ir uzņēmumi, arī mazie, kas tur piedalās. Tādu ir? Jo mazais uzņēmējs, tā tad ir maksimāls 5 darbinieku skaits, apgrozījums, ņemsim optimistiskāko, 250 000 gadā, inovācijas nav, vēl kaut kas tur nebija, viņam sanāk maksimāli 5 punkti. Viņam vajag atbalsta eksporta aktivitātēm, jo valsts arī prasa, dodam mazajiem, lai viņi eksportētu. Latvijas tirgus ir pārsātnāts, eksportam dodam, un mazais tur vienkārši fiziski netiek. Jā, attiecīgi tad ir pieejama šobrīd arī biznesa inkubācijas programma, un ja komersants viņš netiek iekšā, līdz 5 gadiem. Viņš ir jau vecāks par 5 gadiem, tātad viņš ir stabils, viņš ir uzaidzējis kaut kādu apgrozījumu, viņš ir sapratis, ka viņš var mēģināt eksportēt,
Bet viņš tajā programmā vairs netiek iekšā. Nu, tad ir jāizmanto Eiropas biznesa atbalsta tīkla bezmaksas pakalpojumi. Attiecīgi, tur jums palīdzēs, tur grantus nedod, bet tur piedāvā plašu klāstu ar konsultācijām. To es jums varu piedāvāt. Labi, un tad nākamais vēl jautājums, ja ir Labi, mikrofons. man patīk. Lijā pārstāvniecības, ko viņas reāli dara? Cik es saprotu, viņas saņem valsts dotācijas kaut kādas, ja? Ja tu pie viņiem vērsies, kādu palīdzību es varu saņemt, jo rezultātā, ja tu gribi tur nodibināt kaut kādus kontaktus, viņi prasa no tevīm naudu. Ja mēs viņus dotējam, ko mēs no tām pārstāvniecībām dabūnam? Jo viņi brauc pie mums, tiekās, viss ir labi, ja? Bet reāli, tā, kad tu gribi kaut ko tur dabūt, viņi prasa pa kontaktiem naudu. Nu, tāpēc es teicu, ka jūs gribat tikai kontaktus, tad attiecīgi jūs varat izmantot, zinat, Eiropas biznesa atbalsta tīklu. Tad jūs izmantot varat viņu pakalpojumus, savukārt pārstāvniecības. Viņi, tātad, ja nav nodevums, tad viņu pakalpojumi ir bezmaksas. Nu, ārvalstu pārstāvniecībām. Savukārt, ja jūs no viņiem jau prasat konsultācijas ar nodevumu, tad tas ir Lijā pakalpojums saskaņā ar Lijā cenrādi. Labi, paldies tev, Māri. Es domāju, ka ļoti noderīgi jautājumi, bet mikrofons tev vairs nedošu. Jā. Mēs ar Māri varētu vēl pēc tam padiskutēt. Tieši tas, ko es gribēju teikt, ka izmantojot noteikti šajā izstādē, galā šeit mēs esam sanākuši, lai varētu viens ar otru parunāties un konkrētas lietas, tā, nu, ļoti specifiskas lietas izrunāt. Jā, te bija vēl viens jautājums, jā? Kur bija? Kur? Jā. Paldies par prezentāciju, bija vērtīga. Jautājums ir par ejot, teiksim, uz Altumu. Tur ir skaidrs, ka ir kaut kādas pirmās iemaksas UTT. Sakiet, lūdzu, jums ir paredzēti kaut kādi starposma maksājumi vai nav paredzēti? Nē, Lijā programmās šajās, kas šobrīd ir atvērtas, avanses nav. Arī starposmi nav. Faktiski tajā brīdī, kad uzņēmums nāk pie mums, viņš ir jau pabeidzis šīs aktivitātes, tad mēs izmaksājam atbalstu. Vai ir otra kategorija, kur jūs piesakaties uz konkrētu pakalpojumu, piemēram, tās pašas mini-MBA apmācības. Lijā caur publisko iepirkumu šīs apmācības jau ir nopircis un attiecīgi izsludina, un tur ir jau kaut kādi atkal kritēriji, kur jūs, ja atbilstat, jūs tiekat šajā grupā un varat mācīties bez maksas. Tas principā nozīmē, ka no sākuma viss ir pašiem jānofinansē, un tagad apmācībās nē. Apmācības nē, bet ne, šajās apmācībās tad jūs piesakaties jau uz Lijā nopirktām apmācībām, un tur iespējams būs saskaņā ar de minimis visticamāk šī aktivitāte, tad tas jums tiks no de minimisa novilkts, ja tas atbalsts. Bet tur, kur ir granti, tur attiecīgi jūs sākumā visu realizēt pa savu naudu, protams, saskaņā ar šo projektu, ko jūs iesniedzāt aģentūrā, un pēc tam mēs izmaksājam pašās beigās, tad, kad jūs iesniedzat maksājumu pieprasījumu. Var dabūt grantu, ko iesniegt Altumam kā pirmo iemaksu? Nē, tādas programmas mums nav. Es papildināšu, Lijā gadījumā mēs arī varam nofinansēt šo te pasākumu, un tad klients jā, nu, respektīvi, tā kā mēs viņš nu, nāk. respektīvi ir tā, ka Lijā neizsniedz tādus starposmus, bet ja uzņēmums saprot, nu, pieņemsim tādiem maziem grantiem, protams, tas ir retāk. Parasti uzņēmumiem pašiem ir nauda, savukārt, ja ir vajadzība jau pēc lielāka atbalsta līdz grantiem, piemēram, digitalizācijā līdz 100 000 eiro, tad ir iespēja, komersants tad iet uz Altumu, un attiecīgi tur ir aizdevums, un Altums piešķir aizdevumu, tad samaksā pakalpojumu sniedzējam, un tad aģentūrā tiek iesniegta maksājuma šī pieprasījuma atskaite, un tad mēs samaksājam grantu. Un tad atdot Altumam. Paldies, Ilga Maļina, Lijā klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja. Paldies tev! Es domāju, ka dažs labs pēc šī pasākuma var ņemt jūs abus divus aiz elkoņa un doties kafiju dzert. Vai jābols ēst. Starp citu, te ļoti aktīvi arī uzņēmēji uzdeva jautājumus. Un visaktīvākie divi uzņēmēji, tie, kuriem tagad jānāk priekšā, ir pašiem stāstīt par savu personīgo pieredzi. Tā kā sāksim mēs ar Dmitriju Meļikovu, Teslas īpašnieku valdes priekšsēdētāju. Dmitrij, laipni lūgts, kas ir tas, ko pārējie varētu no tevis pamācīties tieši šajā jautājumā? Aiziet! Nu jā, kā reiz bieži uzdodu jautājumu, tāpēc, ka bieži arī sadarbojos ar Altumu un Lijā, un tas stāsts, nu, varbūt stāsts bišķiņ arī pa Teslu. Man sauc Dmitrijs, esmu uzņēmuma Tesla īpašnieks un valdes priekšsēdētājs, bet mēs netirgojam ar elektroauto. Diemžēl, bet mēs esam viens no lielākajiem elektromontāžas uzņēmumiem Latvijā. Mēs esam top 20 jau un sen strādājam, būvējot gan energoapgādes objektus, gan
atjaunojamas enerģijas objektus. Šobrīd ir diezgan liels apgrozījums, mums 6 miljoni. Mēs vēl nesasniedzam to lielo uzņēmumu, bet jau 70 cilvēku komandas strādā pie mums. Pārsvarā mēs nodarbojamies ar, kā es jau teicu, saules paneļu uzstādīšanu, energoefektivitātes risinājumu, kas ir smart solution, visādi elektroinstalācija, kā arī uzlades stacijai. Tas ir interesants stāsts, ka Tesla izbūvē Tesla Motors uzlades staciju. Bet pēdējo, laikam jau 3 gadu laikā mums ir ļoti izauguša saules paneļu nodaļa. Šobrīd mēs izbūvējam jau 35 megavātus ar saules parkiem, gan uz jumtiem, gan uz zemes. Un šobrīd arī būvējam vienu no lielākajiem parkiem Latvijā ir 90 megavāti. Protams, ceram arī būvēt tālāk. Gan mums arī produkti, kas tāpis pateicoties LIE. Viens no tādiem ir solārais carports, solārā autonomi. Un arī šo autonomi iespējams arī ar valsts atbalstu iegādāties. Otrais produkts, kas mums ir eksporta produkts, mēs jau pārdevam vairākas tādas modulāras mājas uz Vāciju, kas arī tāpis pateicoties LIE. Tā ir zem Clever House brenda izplatītas modulāras mājas. Tesla vēsture bija vienmēr saistīta ar kaut kādiem lielajiem, nozīmīgiem Latvijas projektiem. Tā ir Rīgas pils, Latvijas universitāte, Latvijas Nacionāla biblioteka, Dienvidu tilts, Rail Baltica šobrīd, kā es jau minēju, arī 90 megavātīgais saules parks. Tā kā mēģinām iesaistīties un pienest savu kaut kādu nozīmīgumu arī tādas lielas objektus. Bet, kā es jau teicu, mēs daudz sadarbojamies ar Altumu un arī ar LIE. Un stāsti ir par 2 projektiem, kas realizēti tikko. Principā pabeigti. Mums ir savs office, Lauvas iela 9 viņš atrodas. Un tur mums ir gan ražotnes, gan arī ofisa telpas. Ko pagājuši gadu mēs nolēmām pieteikties Altuma programmai un paaugstināt energoefektivitāti. Gan saules paneļus uzstādīt, gan nosiltināt ēku. Un sīkāk pastāstīšu par katru no tām. Tātad pirmais ir saules paneļu projekts. Šajā projekta ietvaros mēs uzstādījām 33 kilovātīgo elektrostāciju ar nodomu, ka mēs 1/3 no savu patēriņa kompensēsim, kas īsti arī šobrīd izpildas. Ir 2 mēnesi, ka viņa strādā, prognozi pilnīgi izpildas. Projekta izmaksas bija 19 000 un no tām finansējums ir 5900. Bet biznesam patīk skaitļi. Tie skaitļi ir vienkārši. Teiksim, ja mēs plānojam, ka mēs saražosim 30 000 kWh gadā, mēs diemžēl noslēdzam līgumu pa fiksētu cenu, kas ir 19 centi pa kilovatu, kas mums rūpīgi dod, ka mēs ekonomējam gadā ap 6000 eiro gada. Un tāda veida mums tās projekts atmaksājas 2,5 gadu laika, kas ļoti labi. Un ievērojot, ka paneļi principā strādā, arī pēc manas pieredzes, man pirmā elektrostācija bija izbūvēta 12. gada, viņa arī šobrīd veiksmīgi darbojas, tā ka paneļi strādā diezgan ilgi, kā ražotājs deklarē arī pat līdz 30 gadiem. Tā kā šīs finansējums un iespēja līdzfinansēt šo pasākumu ir ļoti vērtīga. Tad otrais mūsu projekts ir ēkas siltināšana. Tie ir krietni lielākie cipari, ja, un 387 000 bija atvēlēts tam pasākumam, no tiem 117 mums līdzfinansē. Un, kā mēs arī ap 1/3 mēs plānojam samazināt apkuras rēķinus, kas, protams, būtu labi 22. gada, kad mums bija milzīgi rēķini, bet, labi, tagad siltuma enerģijas cena ir stipri mazāka, 82 eiro megavatstunda mums maksā, un mēs ekonomējam it kā 13 000. Ja mēs izmantojam to pašu prognozi, kā saules stācija, tā kā dalam investīcijas pret ieguvumu, tā liekas, ka prognozējumas atmaksas laiks ir 20 gadi.
bet nav īsti tā, jo īsti vērti bēkai uzreiz arī palielinās par to pašu ciparu, kas ir ieguldīts viņu rekonstrukcijā. Paldies par uzmanību. Ja ir kādi jautājumi, labprāt. Jā, par jautājumiem runājot, pirmais jautājums, tad Tesla no jums nospēra nosaukumu, jā? Nav īsti tā. Mēs laikam dibinājam uzņēmumus vienā tajā paša laika. Mums ir arī aizsargāta preču zīme, tā ka mēs veiksmīgi darbojamies visā Eiropas teritorijā. Kas ir tavs ieteikums tiem, kas grasās startēt? Vēl nav nekad startējuši, bet grasās startēt kādā no projektiem vai uz grantiem? Nebaidīties un vienkārši startēt, jo man ir vairāki projekti, kur mēs esam startējuši, kur dabājam finansējumu, līdzfinansējumu, tā kā attīstījam produktus, un kā jau arī bija minēts, tas, kas pirmo reizi aizgāja, tad viņi atgriežas. Tā mēs arī darām. Vai jūs sākumā izmantojat kādu uzņēmumu, kas rakstīja tos projektus, vai paši izpētījāt visu? Paši izpētījām un iesniedzam. Bija sākumā doma izmantot uzņēmumu, bet godīgi nav tik sarežģītas tas programmas. Vienkārši jālās, jāmāk, protams, uzklāt visus papīrā. Ir tiešām kaut kādi birokrātiski tādi šķērsli, teiksim, papīru daudzums sākotnējos, īpaši sākotnējos projektus bija ļoti daudz. Kā es tev tur minēju, tur 1 gads mums ir aizgājis tikai uz siltināšanu un saules paneļiem, vienkārši, lai realizētu projektu, kopš vienkārši idejas līdz realizācija gads ir pagājis. Ja? Ir, bet skatus, ka principā viss labojas, tās papīru skaits samazinās, tā kā tikai novēlu labumu. Jā, man ir jautājums, kā attiecībā Altum pārstāvjiem. Kad klienti, es saprotu, ir daudz klientu, daudz projektu, tad, kad viņi atnāk ar kaut kādu savu energoefektivitātes risinājumu, viņš saka, es gribu saules staciju, un es zinu, ka ir automāti un tā tālāk. Vai arī viņš atnāk, un tu pasaki, ka šai projektam ir iespēja saņemt Altum finansējumu, vai tu zini, respektīvi, cik klientu zina par šādām programmām? Vai viņi nāk? Zina, vai viņi nāk un nezina? Mēs esam ieinteresēti. Viens no mūsu pakalpojumiem ir tieši saules paneļi. Un, protams, mēs konsultējam klientu, ka ir tādas programmas un vienmēr aicinam izmantot šo iespēju iesniegt un saņemt to finansējumu. Palīdzam reiz uztaisīt simulācijas, iesniegt cenu piedāvājumus. Tā kā šajā ziņā aktīvi darbojamies. Bet vai viņi paši ir dzirdējuši par šīm programmām? 50-50, let's say so. Gan zin, gan arī vienkārši, daži vienkārši prasa. Paldies. Dmitrijs Meļikovs, Tesla CIA īpašnieks un valdes priekšsēdētājs. Paldies, aplausī. Un otrs mūsu aktīvists jautājumu uzdošanā šeit šodien. Jā, var just, ka iesiste roka. Ervīns Lasmanis, Zemgus LB CIA īpašnieks un valdes priekšsēdētājs. Vecakot, ko tu dari un kādā sakarā tu šeit esi? Jā, mani sauc Ervīns Lasmanis, esmu tipogrāfijas Zemgus īpašnieks. Kāpēc es esmu šeit? Esmu šeit dēļ tā, lai padalītos ar uzņēmējiem, ar savu pieredzi. Uz Eiropas projektiem mums ir pieredze ne tikai tagad uz digitalizāciju, kas tikko sākusies, bet mēs savā laikā arī 2014. gadā, 2015. caur Varamu KPFI, kur bija ļoti liels atbalsts, 65%, ja nemaldos, kaut kāds 64,99%. Mēs apguvām tuvu pie kaut kādiem 750,000. Un tajā brīdī, kad tu esi realizējis to projektu, protams, tur ir jāpaskrien, jāpadarbojās, jāpadarās, bet tas ieguvums tu biznesā nekad nenopelnīsi tādu maržu, kā izmantojot iespēju, ka mēs esam Eiropā, ka mums tie projekti ir pieejami. Tā kā noteikti uzņēmējus aicinātu izmantot iespējas. Kā jau minēju, esmu poligrāfists, tipogrāfija. Mēs esam pēc apgrozījuma, pēc darbiniekiem plus mīnus 6. vietā Latvijā. Kopējā nozara ir 400 miljoni gadā.
75% nozarē eksports, tā kā nozare ir ļoti eksportspējīga, tas ir baigi forši. Zemgusam 4 miljoni gadā un eksports ir 20%. Tā kā pie eksporta mums ir jāstrādā, bet esošā situācijā noteikti, kad sāksim izmantot arī, esam izmantojuši arī LIA pakalpojumu, kas ir izstāžu apmeklēšana, mācības esam izmantojuši caur LIA iespējas. Un eksports ir viennozīmīgi ļoti nozīmīgs, jo Latvija ir tas tirgus ir ļoti mazs. Šeit ir mūsu visa sākums. Mēs esam ģimenes uzņēmums no 2000. gada. Un Valdis noteikti paprasīs, vai man ir kaut kāds sakars ar Zemgus Girgensonu. Un daudzi man prasa to jautājumu jau no 2000. gada. Ja es nemaldos, Zemgus Girgensons ir dzimis kaut kādā 89. gadā vai 90. Nu, viņa 10 gadu vecumā viņa neviens nezināja. Un tajā brīdī šeit arī tāds uzņēmuma veiksmes stāsts pēc nosaukuma, ka Googlē uzreiz momentāli tajā brīdī advārds palielinājās. Nu, kliku skaits, kā viņš palika Girgensons slavens, tā mēs arī dabūjām savu artavu uz to visu pasākumu. Mums ir certifikāti, mēs pārstrādājam daudz tonnas, mums ir plus mīnus, pašlaik 70 darbinieki vairs nav, mēs esam bišķi samazinājušies, paautomatizējušies, mums ir gandrīz 60 darbinieki. Nu, tie esam mēs ādas jakās 90. gadu beigas, nu tādi mēs bijām, jauni ar lielām ambīcijām sākt šo projektu, bet nu projekts ir veiksmīgs. Kāpēc apavu šņori iepakojums? Nekad mūžā neesmu strādājis ne pie viena. Man ir tikai akadēmiskās zināšanas no bērnības, esmu sācis darboties savā biznesā. Apavu šņori iepakojums dēļ tā, ka mēs Fabrika Lenta 1870. gadā dibināta. Es no sākuma īrēju telpas no viņiem iekšpusē, un tad es kaut kādu laiku paīrēju, un tas kļuva par šīs fabrikas vienu no īpašniekiem. Mēs tur bijām 10 gabali. Nu, tas stāsts bija interesants. Pašlaik Fabrika Lenta, diemžēl vairāk nav. 21. gadā sākās pandēmija, un tad Šveices kompānija nopirka nekustamo īpašumu, jo mēs bijām 12 īpašnieki, un tur, kur 12 īpašnieki, viena cūka nebarojās, nu, tas ir skaidrāks par skaidru, tad mēs nevarējām tur vienoties. Es biju gatavs attīstīt to fabriku, tāpēc, ka fabrika veca, bet pārējie nebija gatavi attīstīt, un šveicieši deva vairāk naudas, varēja iedot vairāk naudas, nekā mēs spējām. Nu, teiksim, Zemgus grupa nevarēja tik daudz samaksāt, rupi sakot. Bet varbūt tas arī labi ir. Mēs tagad spējam attīstīties ar iekārtām, ar resursiem. Pirmā iespiedu mašīna, tas ir tā kā kopieris. Nu, tā mums arī joprojām ražošanā ir. Mēs viņu tā kā eksponāti esam paturējuši no paša pirmsāka, bet nedrukājam uz viņas. Te ir tas izaugsmes rādītāji. 22. 25. gads mums ir plāns tos 2 miljonus investēt visā tajā pasākumā iekšā. Un tālāk parādīšu tās gradācijas, kāpēc vajag to Eiropas naudiņu izmantot. Jo 2014. 15. gadā mēs apguvām tos 750,000 no KPFI. Un tad līdz ar to jūs redzat, kāds 14. gadā ir cēlums uz augšu. Ja? Nu, tas ir, tu apgūsti. Mēs apguvām uz telpām, uz infrastruktūru. Un mums deva atspērienu. Mums bija nauda, ko investēt arī iekārtās. Nebija visa nauda jāsagrūž nekustamā īpašuma renovācijā un UTT. Līdz ar to mums arī tas izaugums ir tāds 23. 24. gads apmēram izskatās vienāds. 20. gadā, kad sākās pandēmija, mēs bijām diezgan stipri tādi reklāmas drukātāji. Nu, mums bija reklāma apmēram kaut kādi 60%. Bet mēs jau 7 gadi no 14. gadā ejam uz iepakojumu druku. Tas nozīmē zāļu kastītes un pelmeņu kastes, kas ir mīkstais, smukais iepakojums, tur koņāku kastes. Un mēs ļoti pareizi izdarījām izvēli. Pašlaik, protams, tā reklāmas produkcija nokritusies. Viņa ir mums tur palikusi portfelī apmēram 10%, vairāk viņas tur nav. Pārējais ir iepakojums.
Šī ir mūsu misija, ar ko es visu laiku darbiniekiem stāstu, kad mums, tā kā mēs lokālajā tirgu esam tie 80% iekšā, mums ir jāspēj ātri noreaģēt. Tas nozīmē, vēl var paspēt nodrukāt. Un tad darbinieki bļauj, ka tas ir stresaini un tas ir ārprātīgi. Un tāpēc mēs arī tagad digitalizācijas programmu, ko mēs tikko esam sākuši apgūt, mēs viņu neesam nodevuši, mums ir nākošā gada janvāris, nodošanas laiciņš. Lai mēs saliktu ERP softu pareizi, lai visi procesi būtu automatizēti, lai mēs redzētu, cik ātri kurš produkts iziet cauri. Jo pašlaik, protams, mums ir sistēma, kas strādā, bet tā sistēma, viņa ir novecojusi. Tāpēc arī mēs LIA to programmiņu izmantojam. Kopējās investīcijas LIA programmā ir 52 000 plus PVN. Tā ir ERP izstrāde. Tā kā es domāju, ka mēs noteikti redzēsim uzreiz līdz ar to pudeles kaklus, kurā vietā vairāk, kur mums ir kaut kas jāuzlabo, kur kāds darbinieks ir jāiepar, kur kādam burkāns jāiedod. Līdz ar to tā sajēga būs foršāka. Un mūsu vīzija, mēs to esam kā 2000. gadā nodefinējuši, un tā mēs arī viņu vēl joprojām neesam mainījuši un cenšamies ar tiem darbiniekiem darboties tā, lai viņi lepojās par uzņēmumu, kur viņi strādā, un līdz ar to arī to pienesumu Latvijai vēl kā tādu. Tehnoloģiskie risinājumi, te mums ir kastīšu druka, iepakojuma izstrāde, komērs druka tā ir pabeigusies, mēs viņu, protams, taisam, tehnoloģija mums ir, bet viņa sakritusies un mūsu tas pēdējais lielā investīcija 23. gadā, ne caur LIA, ne caur Altumu, mēs esam iegādājušies digitālo lēbļu drukas mašīnu. Mums iedeva baigi labo cenu, tāpēc mēs arī neskrējām uz fondu. Vienkārši tā cena bija tik laba, kā tā 35% kapitāla apgūvē, tad mums arī iedeva tādu cenu, un tad nebija jēga skriet. Mēs ejam uz elektromašīnām, tā kā mēs arī gribam būt zaļāki, un tad es arī Altumam redzēju, kad ir šitais, tas ir pa mūsu naudu pirkts, tas bez kapitāla atdeves, bet busiņus mēs mainīsim, to mēs iesim, noteikti skatīsimies, kādas mums ir iespējas, jo mēs braukājam tikai piegādes veicam pa Rīgu, pie Rīgu, līdz ar to šis variants ir ļoti labs. Un ekonomija ir ļoti baigi labā uz elektromašīnu. Šis ir tas ERP sistēmas izstrāde un ERP pārvaldības iekārta iegāde, to, ko mēs tagad pašlaik realizējam no LIA puses. Šie ir KPFI, tas foršais bija 14. 15. gads, noteikti tik liels kapitāla atdevs vairs nebūs. Jā, paldies par uzmanību. Man jau bļāva, ka laiks beidzies, ir jau rādīja plakātu. Paldies tev. Vai ir kādi jautājumi, lūdzu? Jā, viens jautājums darbinieki neuztraucas par tām digitālajām izmaiņām. Tomēr galvenā ideja parasti tikko kaut kādas inovācijas vai kaut kāda digitalizācija, tā uzreiz darbinieki jūtas apdraudēti. Visi jau uztraucās. Visi uztraucās, izņemot īpašniekus. Dēļ tā, ka mēs, protams, uz to ietaupījumu redzam, ka mēs kaut kādā vietā tas darbinieks varbūt nav tik noderīgs vairāk, ka mēs viņu varam aizstāt. Bet tas ir 21. gadsimts un tā ir nākotne. Un vislabākā ir robotizācija. Tā neslimo, neiet atvaļinājumos, un darbinieks tā ir pašlaik vislielākais izaicinājums. Un tad tas darbinieks var būt radošs, nevis rutinēts. Jā, viņš ir spiests būt radošs, viņam jau nav citi varianti, bet tas jau ir forši, bet mēs jau viņus mīlam, kāda viņi ir. Ervīns Lāsmanis, Zemgus LBSijā īpašnieks un valdes priekšsēdētājs. Paldies, aplausī! Paldies jums! Tātad Rāmava YouTube kontā ir iespējams arī šo visu pasākumu noskatīties vēlreiz, kādam aizsūtīt, ja kādam ir nepieciešams šādi padomi vai varbūt ieteikumi. Tā kā vēlreiz paldies! Paldies Altumam, LIA, paldies arī Teslai un Zemgus LB.